gudrības valdoņu vēstījumu, kā izvairīties no kataklizmām. Tatjana Mikušina pieņēmusi. Elohims Herkules 2009. gada 26. decembrī. Esam skaistā vietā pie Gaujiņas Siguldā. Mans atmetistiņš. Tātad, es esmu Elohims Herkules. Es esmu varenais dievs, dieva Elohims. Kaut ko par mani jūs varējāt dzirdēt senajos mītos un leģendās, bet visiem mītiem vajadzīga atslēga, lai tos atšifrētu un saprastu. Nedrīkst arī akli atkārtot mītus, ir jāredz, kas ir aiz šiem mītiem. Nevienmēr aiz šiem mītiem ir notikumi, kas risinājušies uz zemes. Visbiežāk tie satura aprakstus par notikumiem, kas risinājušies augstākos esamības plānos. Es esmu kalpojusi dieva gribas stara. Spēks ir mana galvenā īpašība, spēks un uzticība dieva gribai. Es esmu atbildīgs arī par formu pasauli, par to, lai formu pasauli turpinātu savu eksistenci līdz tam laikam, kas norādīts, bet to zinu tikai es un augstākie valdoņi. Jums var likties dīvaini, kāpēc es atnācu pie jums šajā dienā. Es atnācu pie jums šajā dienā, lai brīdinātu, ka ne viss ir labi uz zemes. Cilvēks turpina šūpot laivu ar neapdomātām darbībām, domām un jūtām. Sevišķi daudz nepārdomātu lietu notiek gada beigās, kad ļaudis pēc viņu uzskatiem svin jauno gadu. Man jums jāsaka, ka daži šādas svinēšanas dienu laikā tiek radīts tikpat liels karmas daudzums kā visa pārējā gada laikā. Tāpēc pirms sākat svinēt, padomājiet, kādā formā jums labāk to darīt. Varbūt tomēr mainīt tradicionālo priekšstatu par svētkiem kā obligātu nevaldāmu dzeršanu un pieiešanos. Ja es ar visu savu varenību un spēku nenoturētu balansu uz planētas, tad planēta jau sen būtu sašķīdus gabalos kā valrieks, kas pārsists ar milzīgu akmeni. Tāpēc, ka cilvēces karma, kāda tā ir pašlaik, spēja sagraut planētu dažās sekundes daļās. Jums šķiet dīvaini, ka es esmu tik atklāts pret jums un runāju tik briesmīgas lietas. Jūs domājat, ka es jūs biedēju vai gribu iedvest jums bailes? Nē, es esmu tālu no tā. Mana vienīgā vēlēšanās ir vest pie prāta nolaidīgos bērnus, kas iemiesojušies uz planētas Zeme un dalīties ar jums informācijā, cik daudz dievišķās enerģijas cilvēce ir parādā kosmiskajai bankai. Katru gadu šajā sarežģītajā gada laikā karmas valde uz lielās centrālās saules saņem dievišķās enerģijas kredītu, lai planētas Zeme evolūcijām būtu platforma, uz kuras tās varētu evolucionēt. Katru reizi ir izdevies pārliecināt visumu augstāko padomu, lai enerģija tiktu atvēlēta, bet es zinu citu planētu piemērus, kurām pienāca brīdis, kad dievišķās enerģijas piešķiršana fiziskās platformas uzturēšanai tika pārtraukta. Planēta izšķīda gabalos dažās sekundēs. Asteroīdu josla starp Marsu un Jupiteru ir piemineklis sagrautās planētas civilizāciju nesaprātīgumam. Un šis gan interesants fakts. Daži šīs planētas pārstāvi ir atraduši patvērumu uz Zemes, un daži no viņiem atkal turpina nodarboties ar tādām pašām lietām, acīm redzot noticējuši savai nemirstībai un nesodāmībai. Es kā Elohims darīšu visu, kas manos spēkos, lai uzturētu veselu planētas Zeme fizisko apvalku, tomēr pastāv augstākā padoma, kam es pakļaujos bez ierunām. Jūs, Zemes cilvēks, turpināt savu evolūciju ar debesu žēlstību, kas nepazīst robežas. Es jūsu vietā pateiktos debesīm visās jūsu svētnīcās 24 stundas diennaktī līdz jauniem gadam atlikušajās dienās. Ja jūs kaut vai 10% no tā laika, ko jūs izlietojat izpriecām, veltītu lūkšanām un meditācijām, tad karmas valdē būtu argumenti centrālajai saulei. Taču tā nenotiek. Padomājiet, vai to cilvēku vidū, kas dzīvo jūsu pilsētās, ir kaut vai 10 taisnprātīgo cilvēku, vai viņi ir spējīgi uz vientulību un lūkšanu nomodu Zemes evolūciju labā un viņu glābšanas vārdā. Es esmu ļoti reti nāku. Es esmu ļoti lakonisks. Man šķiet, ka es jau pateicu visu, kas nepieciešams. Es esmu Herkules. Wow, par tām planētām. Tas man likās kaut kas tik interesants, kad tagad arī šeit ir iemiesojumā cilvēki no asteroīdu, kura bijusi planēta agrāk, asteroīdu josla, kas palikusi starp Marsu un Jupiteru, ir piemineklis sagrautās planētas. Tā.